lielāko vairumu vārtus ir guvis Jevgeņijs Miņins, kurš šodien spēlē nepiedalās. Viņam tad 10 gūti vārti. No citiem šobrīd pietiekami maz šiem spēlētājiem neviens arī vairāk par 1 vārtiem nav. Supernova rindās guvis un šeit otrie vārti! Emersons panāk 2-0. Paskatīsimies vēl atkārtojumā šo situāciju, vai tur varbūt nebija kāds no Supernova futbolistiem pēdējais, kurš bumbu aizskāra, bet izskatījās kā Emersons. Un tad, 33. minūtē savos vārtos raidīja Sporta kluba Supernova spēlētājs un rezultāts kļuvis 0-2. Tur Ostapenko ar vārtu priekšā ceļ pāri sedzamajiem savaļnieks ar nērto kreiso. Ne tik dabisks sitiens, mazliet samocīts, rezultātu nesasniedz. Jānis Iekalnieks top formā. Iekalnieks teicama piespēle šeit var būt vārtos jau pirmajā minūtē, un tas arī notiek 40. sekundē. Kā jums solīju, iespējams atgriezīsies vecais labais Emersons. Ļoti pozitīvā, labā noskaņojumā izgājis uz spēli RFS. Pirms mača šeit laukuma malā dzirdēju, iespējams tas bija Jurijs Sokolovs, iespējams kāds cits no Daugavpils treneriem. Pēc balss nevaru pateikt pavisam precīzi. Oho, kādi gaismu efekti arī šeit, kā jau arī tika minēts. Modernākā gaismu sistēma pašlaik Latvijas futbolā. Pirmajā brīdī sabijos, varbūt gaismas jau dziest. Un kaut kādas problēmas, nu nē, tas ir par godu. Nu, pārspēlēsim. Tur Jelgava, Daugavpils meta, Tukums noteikti jāmin. Visticamāk kāda no šīm centrējums. Māliņš izgaina ar dūrēm. Emersons. Sītiens pa vārtiem un ir vārtī. 2-0. 41. minūte. Tomēr RFS panāk savu līdz pārtraukumam. Panāk šo komfortablo rezultātu 2-0. Nu, bumba izgāja, ja ne gluži pa vidu, tad noteikti tas nebija pats vārtu stūris. Tā kā ir jautājumi Māliņam par šo situāciju. Rikušatu nemanīju. Cita lieta, ka daudz atkal ķermeņi bija priekšā un iespējams, ka redzamība apgrūtināta Alberta Vārtsargam. Palūkosimies, varbūt atkārtojums mums sniegs labāku ieskatu. Nu, šeit es teikšu, ka arī Māliņš izgaināja. Iespējams, ka varēja ņemt bumbu un var jau, bet tikai pēc nedēļas un tomēr. Pēc nedēļas RFS spēli pret Metu un tālāk sāksies. Tālāk RFS septembra sākumā ir Valmiera, Rīga. Vēlāk arī pārējās top komandas Emersonam iespēja. Emersons skaisti. Emersons 3-1. 62. minūtē brazīliešu. Nu, virslīgas līmenī, teiksim, superzvaigzne. Ja par virslīgu runājam, tad Emersons apklusina Alberta līdzutējus un Alberta komandu. Šīs minūtes, cik bija 7 apmēram, kopš rezultāts 2-1. Uzjundīja intriga, uzjundīja emocijas. Arī Maraša Indrana sadursina droši vien arī tāpēc, ka tāds ir rezultāts uz tablo. Bet tagad gan šie cilvēki var priecāties un nomierināties. Kaut gan joprojām ir. Kad atkal ir RFS atbilde, atkal Bosančičs cīnās ar Iliču. Iličs saglabā bumbu, šeit ir 4-4, kur Rīga spēlētāji. Jojičs vēl steidzas atpakaļ, bet maza cilvēku Rīga ir aizsardzībā. Emersons dabū brīvu telpu pret Jurkovski uzspēlēt. Emersona sētiens! 1-0! Emersons pret Jurkovski un raida bumbu tālijā devītniekā. Fantastisks vārtu gums. Zinu, ka arī daudziem bērniem Emersons ir tāds kā varonis, tāda kā reklāmas seja, un Emersons parāda, kāpēc tas tā ir, ne tikai ar savu izskatu un atraktivitāti, bet arī ar tehniku. Brazīlietim piemītošo meistarību. RFS līdzutēji Gavilē un RFS, nu neteikšu, ka super pelnīti. Nu par maz RFS izveidoja, lai mēs teiktu super pelnīti, bet RFS 15 minūtēs izskatījās labāk. Ņemam uz izlasi pēc pusotra. Un komandas kapteinis Elvis Stūklis savā vietā. Bez ceremonijām nogāšam ar Hijevu jau ne pirmo reizi. Ar Hijevu šodien gāž gar zemi. Un šeit Iličs atkal apnām pretiniekus. Iličs skaisti nogulda Uldriķi, izripina Emersonam un gols. Arī Iličam tāpat kā ar Hijevam 1+1 spēlē. Andrejs Iličs kaut gan ir šis te uzbrucējs, kuram patīk gūt vārtus, kurš reti izceļas ar piespēlēm. Šoreiz izkārto bet ko partnerim golu, un te vēl divas daltnās kartītes metas futbolistam, gan Lukasam Vapnam, gan Bruno Melnim. Tas man palika aiz kadra, iespējams, ka atliktais pārkāpums, un šeit skaisti Iličs izdara visu, un Emersons gūst vārtus. Uzbrukuma sākuma fāzē visticamāk metieši nesportiski rīkojās, kaut kur arī viņa rīcībā jau ir emocijas. Ir palīdzējuši Stukumam tikt pie punktiem, bet nepalīdzēja tikt pie 3 punktiem mačā Daugavpilī. Tas ir viennozīmīgi. 2 rezultīvas kļūdas Vilkuvam. Bet tagad Iličs dodas uz priekšu, blakus arī Emersons. Emersons! 1-0!
Emersons atvērēs, Emersons guvis vārtus. Tas ar viņu šo sezonu notiek ārkārtīgi reti, tikai otrā reize palīdz Andrejs Iličs atzīmēties ar precīzu sitienu brazīlietim un diezgan ātri, faktiski realizējot savu pirmo vārtu gūšanas iespēju, RFS izvirzās vadībā. Ļoti labi izmests cauts, pacīnās par bumbu Golijānins, pēc tam pagarina, paturpina šo uzbrukumu Iličs un Emersons raida bumbu mērķī. Tikai vienkārši tas. Maiņa būs tūlīt vēl viena. Tukumam Renāts Udris, 17 gadus jaunais spēlētājs, dosies laukumā, bet Emersons dodas uz vārtiem un arī šos vārtus gūst. Emersons panāk 5-1. To, ko viņš neizdarīja minūti iepriekš, viņš izdara tagad. Ļoti rezultatīvs mačs RFS izpildījumā. Un tagad pie otriem vārtiem spēlē tiek Emersons. Nostoma savu pretinieku, izcīnīja uzvaru tilcīņā un pēc tam bumbu raidīja vārtos. Arturs Krānsmanis. Bet 17. maijā Tukums mājās uzņems Valmieru. Savukārt RFS 13. datumā arī spēlēs pat Jelgavu. Skatāmies, ko šeit Emersons izdarīs. Emersons hat-trick! Emersonam hat-trick šajā mačā. Un jau 6-1. Un līdz 10-0 gan tāpat nepagūs, bet šī arī ir jau nesmuka sagrāva, ko RFS norganizē otrajā puslaikā Tukuma komandai. Es teikšu, nenospēlēja Tukums šodien tā, lai zaudētu 1-6. Pirmajā puslaikā, arī otrā puslaika sākumā bija labas epizodes, labas situācijas, gūt vārds, bet tomēr, ja tev ir laba viduslīnija, tev ir uzbrucēji, kuri gūst vārdus, bet ja tev nav... Pret Jelgavu 10 reizes. Nešaubos, ka šajā sezonā arī viņš daudz sitīs. Šodien būs grūtāk, komanda mazākumā, soda laukumā Emersons. Salaži ir bīstami, Paničs tagad drusku izspiež RFS no soda laukumā, bet bumba atgriež soda laukumā. Ļoti bīstami Emersons un bumba nokrust vārtos. Brazīlietis Emersons pirmā puslaika izskaņā. Gūst vārtus 1-0 RFS labā. Nebija tik daudz momentu Moroza komandai, bet daudz arī nevajag, ja tavā komandā ir Emersons un arī jāatzīst Paničs liels šajā epizodē. Izcila sadarbība starp Stefanu Paniču un Emersonu, kā viens otru sajūta. It kā būtu 5 gadus kopā spēlējuši Latvijā vienā komandā, nevis brīžiem dažādās. Un noslēgums vēl vieni vārti Emersonam Rīgas derbijos. Raugāmies, kā viņš izrausta pretiniekus atspēlējis Daugavpils jauniešu komandās. Arī spēlēs šo zonu virslīgā, kurās ir nācis uz maiņu. Piespēl uz Emersonu. Aizmugurs nav. Emersons soda laukumā. Izdara sitēja, vārtīgs! Emersonam 11. Precīzais sitiens. Un RFS atkal izvirzās vadībā. Jau krietni vienā grūtāks uzdevums Daugavpilī. Jāgūst vēl vieni vārti. 9. numurs Gruzīns Bezarašvili pamet laukumu un Gļebs. Nebūtu nospēlējis šeit Skrebels lielas aizsardzībā. Iličam būtu ļoti labi iespēja gūt vārtus, bet te pašs Spartaks atved RFS iespēju Emersons un 2-0. Daudz laika Emersonam nebija vajadzīgs. Jormāls Spartaks uzdāvina RFS iespēju gūt vārtus un Emersons šādu iespēju garām nelaiž. 2-0 RFS vadībā. Skatāmies vēlreiz. Šeit tas bija Ločikovs, kas pavirš nospēlēja savā soda laukumā. Bumbu viņš arī. Jurija Vakulko vietā laukumā, bet tagad aktivizējas beidzot arī RFS šajā mačā. Beidzot arī ir iespēja bijusi mainiekiem, lai gūtu vārtus pie 0-1 rezultāta. Iličs tagad atkal flangā, piespēl soda laukumā Emersons. Wow! Kas par sitienu Emersonam? Tas ir brazīlietis, tā ir virslīgas superzvaigzne Emersons Santana 1-1.
skaists gols brazīlietiem un jāatzīmē arī Iliča darbības. Esam pieraduši, ka Iličs ir tas futbolists, kuram ir killera instinkts, kurš noslēdz uzbrukumus, kurš atrodas vārtsarga laukumā vai vienkārši soda laukumā. Un šeit Iličs ļoti eleganti, precīzi arī piespēlē. Emersonam vajag tikai drusku vietas un Riga aizsargi šeit deva vietu. Paskatīsimies, ko darīja centra aizsargi. Iličs, lūk, labajā flangā nonāks, tad Strok. Jones does have a very good penalty record domestically. It's Fries Beecher, the Austrian under-21 international, up next. And he sends Jones the wrong way. Good penalty. Stopped his run up slightly and just give Chris the eyes there a wee bit. So difficult, and Linfield, from being in such a position of strength, and now find themselves 1-0 down in this shootout, albeit there's still loads of penalties left. Chris Shields is a regular penalty taker. You probably would have expected Kirk Miller to take one. Stephen Fallon may well have taken one. So the responsibility is going to lie with some of the substitutes. Here's one of them. Manuprāt, tas nebija sakarā ar zālienu, vienkārši Daniels Valots mēģināja bumbu zem sevis paņemt un ar purmgaliņu aizskara bumbu, un tā aizmuka no viņa, tā kā tīri tehnisks brāķis, kurš varētu notikt arī uz jebkāda seguma laukuma. Tagad bīstami, bumba sod laukuma vārtu priekšā un vārti! 1-0, un tas pats Emersons, kurš brīdi iepriekš neattīstīja ātro uzbrukumu. Šeit viņš ir vārtu priekšā īstajā vietā un skaisti izspēlē RFS līdz ļoti brīvam sitienam, un rezultāts kļūst 1-0. RFS pirmo reizi šajā sezonā vadībā pret Valmieru. Tur arī Arturs Zuzmans, protams, sotlaukumā lieliski nospēlēja, pacīnījās, devās dziļumā, un to varbūt negaidīja Valmieras aizsardzība. Izspēl vārtu priekšā, un tur vienkārši kā uz nošaušanu Rikārds Matrevics bija. Varēja izvēlēties, ko darīt, kur sist Emersons. Nesit, laikam, neizsniedzās līdz bumbai. Grūti bija saprast, kāpēc tā. Friesenbiklers. Cvetkovičs. Friesenbiklers. Un tagad... Un Emersons 3-0, 76. minūtē pēc ļoti garas pauzes. Emersons gūst beidzot vārtus, tiešām ilgi viņš nebija vārtus iesitis un daudz arī neizmanto to iespēju viņam ir bijis šajā laika posmā pret Spartaku. Viņš 1. maijā iesta viens vārts un tad 9 spēles, 10 spēles bez vārtiem un šodien gūst. Un īstenībā šis arī viņam ir kā atalgojums par epizodu iepriekš, atceramies. Iziet Emersons 1-1, var gūt vārtus pats. Emersons nesautīgi atrada Denisu Rakelu un mēģināja piespēlēt Denisam uz tukšiem vārtiem. Rakels līdz bumbai neizsniedzās, uzbrukums turpinājās un šeit neizodās Spartakam šis moments, un jau var dodies šeit RFS uz priekšu. Ātrumā dodas Friesenbiklers un iziet šī piespēle Denisam Rakelam. Rakels ar Emersonu. Emersons labi iespējas pa vārtiem un 2-0 panāk Emersons, gūstot savus 5. vārtus šim te brazīļu futbolistam. Nu neizdevās, Spartakam šīs stūra sitiens, ko ļoti labā pretuzbrukumā izmantoja RFS komanda. Friesenbiklers devās uz priekšu, piespēlēja Denisam Rakelam, un Denis Rakels precīzi nogaidīja īsto momentu un atdeva piespēli Emersonam. Un Emersons panāk 2-0, spēles 83. minūtē, tā kā otro reizi pārspēts ir Veisbuks. 2 vārtu pārsvars RFS. Un vēl sarežģīti. Laukumā pie tālā stāba Iličs ar galvu. Nesanāk iztaisīt sitienu, tālāk Fjodorovs cīnās un divatā atņem bumbu un novirza spēli no savas soda laukuma RFS vismaz tagad. Gondā neļāva tikt pie bumbas Fjodorovam, bet seko vēl viens centrējums un atkal dominē Riga, bet 1-1. RFS rezultātu izlīdzina, un tas ir Emersons 5. vārti viņam Rīgas derbijos spēlētājs, kurš zina, kā šādos mačos jāuzvedas, viņš jūt šo spēles likmi. Šita vienā brīdī, ka Riga ir tikusi galā ar aizsardzību un Gondā bija uzlicis muguru Fjodorovam, nepalaida viņu pie bumbas, atvirzīja spēli, lūk šeit no saviem vārtiem prom Riga, bet tik un tā RFS ātri atrada centrējuma iespēju. Lūk šeit, ja Černomordijs izsit ar galvu neveiksmīgi pretiniekam tieši uz kājas. Emersons principā ar 11 metru sodas sitienu. Fjodorovs tikmēr meklē partners. Turklāt ir Vārslavā atrod, labi ieraida. Un šeit var bīstam, un Emersons atklāja šī mača rezultātu. Tas, ko es teicu, šajā mačā viss, ja ne viss, tad ļoti daudz, kas būs atkarīgs no mača sākuma, un jau mača 4. minūtē Brazīlietis Emersons pēc ja nemaldos, pēc Renāra Vārslavāna piespēles, pastīsimies atkārtojumā, raida bumbu vārtos, un mačs ir sācies RFS zīmē, noteikti pēc viņu plānā redzam
Redzam lieliska sadarbība Fjodorov, tiešām jāuzteic arī Fjodorov šajā epizodē pilnīgi notiek. Šādu spāru, ja nesabruks, ja nenokritīs, nenolaidīs rokas lejā, tad varētu arī izveidot vēl daudz ko pie Černiauskas sargātajiem vārtiem, bet tagad Emersons sodlaukuma. Emersons tuvie stūrī sīt un bumba vārtos. Emersons, Santana, pirmie vārti šo sezonu ilgi nāca, bet labi atnāca ar paša cīņu spāru un individuālām kvalitātēm. Brazīlietis Emersons tuvajā stūrī raida bumbu un panāk 4-0. Emersons rezultātīvākais RFS spēlētājs pagājušā sezonu. Šo sezonu ir klusējis, bet 7-0 ir diezgan bieži. Ir redzēts virslīgā arī pagājušā sezonu redzējām divās spēlēs. Meta pret Noā un Riga pret Noā 7. Bet tagad pēc 8. iet RFS Galkins sodlaukumā. Galkins atspēlēs sitiens un kas par trāpījumu sam vārtu pārlekņā. 8-0 Emersons Santana. Skaisti saspēlē un brazīlietis triec bumbu mērķī. Tomēr turpinās vārtu birums un līdz 10. paliek tikai 2 vārti, ko RFS gūta atlikušajās spēles 40 minūtēs. Nedaudz mazāk, nedaudz vairāk, tur jau redzēs, kā būs. Emersonam šeit ir 2 vārti. Atgūt, bet pie mums RFS. Vilela, Šimkovičs. Tālāk Savaļniekam. Savaļnieks pret Mihaļcovu, bet gaida viņš partnerus. Vilēlā, skaisti izspēle Savaļnieks, centrējums Emersonam, vēlreiz ar galvu. Emersons šoreiz gan iesīt. Pēc Roberta Savaļnieka centrējuma Emersons panāk 2-0. Vienreiz pažēloja, brazīlietis otrais vairs ne, un gūst savus 9. vārtus šajā sezonā. Pēc Savaļnieka 5. rezultīvās piespēles 2-0 RFS labā un viens plats solis pretī titulam, bet vēl droši vien kāds 1 vai 2 būs vēl jāspēr. Skatāmies vēlreiz laba saspēle starp Savaļnieku un Vilelu, arī Šimkovičs mums tam iesēst. Santana trāpa pasvārtu konstrukciju. Šimkovičs. Turpinās šis uzbrukums. Šimkovičs arī cenšas apspēlēt pretnieku 1-1. Šoreiz nav tik viegli. Pret Ilju Korotkovu, bet seko vēl viens centrējums, Emersons un vārti! Emersons tomēr panāk savu, gūst savus 6. vārtus virslīgā. Turpinājās šīs RFS uzbrukums un noslēdz ar brazīlieša rezultatīvu pieskārienu. Piespēle no labās malas un Emersons vārtu priekšā izreikinās ar pretnieku aizsargu. RFS pirmā puslaika vidū panāk vadību pret metu, izmantojot, var teikt, savu 2. momentu šajā mačā. Šimkovičs pie bumbas, aktīvi kustības sodlaukumā, vairāk augumā ražnie spēlētāji Elvis Stugus raujās pretī bumbai, bet šoreiz uz sitienu, un kas par sitienu Emersonām! Negaidiet, varbūt metas aizsargiem izspēlē šo standārtu RFS un tas nostrādā. Emersonam 2. vārti šajā spēlē un atkal pēc Tomaša Šimkoviča rezultīvas piespēles atkal 2 vārtu pārsvars. Latvijas futbola virslīgas līdervienībai. Standārtu pārvērš vārtu gūmā RFS. Emersons Santana. Pirmā puslaika galvenais varonis. Brazīlietis. Kurš pašā sezonā Jānis Kredris stadionā. Tad Raimonds Krolis iesta gan svešos, gan savos. Bet tagad RFS iet pēc 5. vārtiem arī šajā mačā. Frīzenmiklers gar vārtiem, Emersons hat-trick! Emersons Santana tagad gan noņem visus jautājumus par šīs spēles iznākumu. 3 vārtu pārsvars RFS un Emersons. Šī spēles galvenais varonis. Gan pirmajā puslaikā, gan 2. puslaikā ir bijis rezultatīvs brazīlietis. Daniels Fedorovičs tiek pakritizēts par šiem vārtiem. Flangā zaudēja viņš un te parādījās plaši.
komandas tiek automātiski tālāk kā šī viena veiksminiece. Tad šogad var arī virslīgas vienība pārvarēt astodaļfināla kārtu bez spēlēšanas. Emersons ar bumbu jau sotlaukumā. Emersons sitiens ar kreiso kāju. Lielisks sitiens Emersonam. Emersonam arī šodien 1+1. RFS vadībā 2-0. Emersons Santana, šī ir viņa nedēļa RFS Kreklā. Es pieļauju, ka viņu varētu arī nomainīt. Pēc pirmā puslaika jau viņš savu darbiņu jau ir paveicis. Sekmēs pirmo vārtu gūmu, guvis vārtus tagad, puslaika beigās. Un panāca jau labu vadību. Lemaiča un Emersona saspēle. Mutatjuk természetesen az M4 sporton, és mutatjuk majd az Újpest Bázel elleni mérkőzését is. Simkovics. Középre adja Simkovics, azt a mindenét, hát ez már nagyon fáj. Deoklesziano, aki az imént gólpaszt adott, most gólt szerez. Összesítésben 5-0-ra vezetnek a lettek. Ez komoly blama. Hát azt lehet mondani, hogy az első mérkőzésen átaludtuk az első 25 percet, kaptunk 3-at, látott már ilyet a világ. De hogy a második mérkőzésen, a második félidőben kapunk 23 perc alatt 2-t, az még rosszabbá teszi az összképet. És hát megint az a fránya beadás, és az a fránya fejes. Och så rullar från en vägna. Ja, så stämmer Frejar! Och skålar! Här skålar går upp med till Nutjar och så släpper det igenom. Nu är oj, så läst här att i vägna tar släppa prikan rycka in de vägna och så är det där inte nå ända läser i vägna. Jonas Kalso finns ordla folk nu och letar inte färd från sig. Och nu vi 2 mål när för 2 minuter häver Emerson Santana lagt där 8 3-1. Ja, nu man tättast över. Un bumba RFS, ne tas gan spēlētājs, kuram būtu jāuzbruk strūmjā, bet viņš labi atrod Emersonu. Kreisi kodi, jo te gan ir 2 ātri futbolisti, kuri var aizskriet Cedriks pret Vladislavu Fjodorovu. Tur pie tālā stāvakās Emersons! Skaisti, un kas notiek RFS soliņam, visi skrien laukumā, skaisti vārdi, akrobātiskā lēcienā, gluži kā Austrijas gols pret Ziemeļmaķedoniju. Tāda diagonālā tālā piespēle, tālā staba virzienā, un Emersons kārtībā reiz parāda, ka pretuzbrukumos viņš ir karalis, tehniskā ziņā viņš ir karalis, viņš ar šķērītē iesist un tā tālāk, 3-1 un nokauts. Tagad ir nokauts Rīga mūsu čempioniem. Jā, Andris Rihards jau ir apsēdies, jo saprot, ka 1-3 tas, laikam, ir spriedums šai spēlē. Pirmais viņam Rīgas derbijs, un tas ir droši vien noslēdzies. Sasins būs vajadzīgas šeit emocijas uzvirmo Maraš pret, manuprāt, Bierosku. Un tiesas ļauj spēlēt, likās, ka viņš apstādinās, un te 3-2 izskrien RFS. Liepājnieki aizskrēja skaidrot attiecības, tikmēr RFS dodas pretuzbrukumā un gūst vārtus. Šeit būs lieli protesti, varam uzreiz režisoru palūgt, ka tiesas ir parādīt, un Liepājas futbols nevis vārtu guvēja, jo tur ļoti tāds strīdīgs lēmums, spēlētāji ir aplenkuši tiesas, lūk, redzam tur fonā, jo bija konflikts pretējā laukuma pusē, un spēlētāji sagaidīja, ka tiesas aprunāsies ar ķēniņš aprunāsies ar spēlētājiem un liks nomierināties, varbūt kādu kartīti parādīs tā vietā. RFS ātri izspēlēja bumbu un tiesas ļāva spēlēt. Un, protams, es saprotu Liepājniekus. Jautājums ļoti liels šeit. Varbūt kaut kad reizēm prasās tā konkrētākas tās piespēles asākas, bet viņš mēģina tā viltīgi nospēlēt, bez mazliet nemanot pretiniekam. Un šeit Alvis Jaunzems to atšifrē. Bumba tiek nogādāta atkal soda laukumā. Bīstamam iespēja Emersons sitiens un vārti! Emersons atklāja šīs spēles rezultātu Rihards Mātrevits. Nu, lūk, šeit bija darbiņš Rihardam Mātrevicam, augumā garš vārtsargs. Viņam bija jāatver šī bumba, nu, šoreiz nē. Tu šajā te vārtu apakšajā stūrī tika raidīta bumba, un 1-0 RFS ir vadībā. Mātrevits savu komandu nepaglābi. Paskatīsimies atkārtojumā, manuprāt, tomēr aizsargā sita Emersons ļoti prasmīgi. Viņš virzījās uz centru un tad pēkšņi uzsita tā kā drusku pretkustībā tuvajā stūrī, jā. Sezons ik pa brīdim spēlē šādu centra aizsargu duetu RFS. Valds Dambrausks
lietuviešu treneris, kurš tagad strādā Horvātijas augstākajā līgā. Tagad Bulvīts Ieguldīnskas pretinieku komandās Emersons aizskrien un iesit! Brazīlietis savus 10. vārtus sezonā! Emersons Santana izcila piespēle. Paskatīsimies atkārtojumā, kurš to deva, un redzam svinības. RFS izmanto savu nospiedošo pārsvaru pēdējās minūtēs un panāk vadību. Šaričs, viņš atdeva piespēli Emersonam. Emersons apstrādāja bumbu un sita to vārtu tīkliņā. Minūtēs šajā spēlē ir noturēt uzvaru un pietuvoties līdz ar to turnīru tabulā saviem pretiniekiem Riga FC. Ir praktiski skaidrs, ka Riga 14 uzvaru sērija būs galā. Emersonam ir iespēja izbeigt intrigu šajā spēlē. Emersons Rikošets! 2-0! RFS uzvar šo Rīgas derbiju! Divi Riga futbolisti nokrituši, kā nošauti, kā nogalināti. Viņi saprot, ka šī kauja, nevis karš, bet kauja ir zaudēta. Nepaklus viņi atspēlēties pat 3,5 minūtēm, pat vairākumā. Kučers ir pie pretinieku stūra. Kā tur nosvien Kučers ar ceļiem pabrauc. Izjāda, Kučera izjāda. Jā, zirgā būs RFS vasaras beigās uzvarot Rīgas derbiju un samazinot pretinieku pārsvaru līdz laukuma centrā. Tika tieši jautāts arī pēdējā preskonferencē Viktoram Morizam, kāpēc Ikstenam iespēdoties vārtos, tikmēr Emersons Santana sitiens un 2-0. Emersons Santana šoreiz gūst otros vārtus šodienas spēlē. Nokļūdījās tur Jelgavnieku laukuma centrā, tālāk jau laba piespēle uz Emersonu Santanu, kurš apstrādā bumbu un raida to vārtos. Skatīsimies atkārtojumā šo epizodu. Namdi Ofors tur rezultīvi asistē un tālāk augstsinīgi, protams, nospēlē. Emersons Santana pagaida, kamēr vārters